Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stoller. Raidījumu atbalsta Ģiensirdīgai apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltica, La Telekom televīzija, ceļojumu aģentūra FTB Latvija. Labrītiņšo, rītiņšo, skaisto rītiņšo, burvīgo rītiņu, no Mārtiņa rītiņu, no Vincenta un no labvakar. Šis ir tas gada laiks, kas man arī patīk. Ziema. Mēs tagad ejam visur savās pagrabos, un mēs ņemam ārā to, ko mums ir tā. Rudens ir, raža ir ievākta. Es gribu pateikt, ka šodien man šis nebūs vajadzīgs, jo man ir jauna spēļa manta, jauns aparāts. Man ir Kenwood šis te fantastisks aparāts Cooking Chef. Tagad ir tas laiks, kad mums jāiet ļoti daudz grūbas, ļoti daudz rudens dārzeņus. Mēs zinām visu to vienu receptu risotto. Es jums taisīšu grubotto. Šeit ir Ināra Jansons grūbas, esmu iemērcējis tev uz pāris stundām. Katreiz iesaku viņas iemērcēt uz priekšu. Šis Cooking Chefs ir ko ļoti, ļoti daudz profesionāli pavāri lieto visur pasaulē. Jo pavāri restorānos viņiem vajag tik daudz rokas, viņi dara 7, 8 lietas vienlaicīgi, ne tikai vienu. Bet te viņi arī tagad sāk parādīties mājās, jo viņš tik praktisks ir. Tagad, pirmais, kas ir vajadzīgs, ir oliveļu, un te ir tāda dziļa bļoda, un te man tāda lāpstiņa ir. Ar šo te šito aparātu nāk visādas lāpstas, tu vari darīt daudz dažādas lietas ar viņām. Tātad oliveļu, tuču sviestu, un liksim to vāku te lejā. Un šeit mēs tagad varam uzlikt karstumu. Re, kur ir karstums, viņš arī ne tikai maisa, viņš arī cepa. Un es tagad uzlikšu viņu tagad uz 100 grādiem, un es uzlikšu laiku, teiksim, uz 5 minūtēm. 5,5 minūtes, ja? Tad te ir 3 sarkani ātrumi. Un šie te 3, jo viņš ir sarkans, viņš sasniegs šo temperatūru, ko mēs esam uzlikuši šeit. Un viņš ir tāds aprāts, viņš lēni griežās, jo tā ir tāds process, it kā mēs esam tas pavārs, viņa lēni, maigi maisa. Viņš var griezties, apstāties. To liekam iekšā tagad sīpols. Mēs liekam iekšā ķirbi un kāli un puravus. Liekam iekšā tāda viegli iesālīta cauraudzi. Un visi šie svari vien un tādi paši, visi pa 150 gramiem šeit. Šiploku, 2 daivas. Liekam. Un tagad mēs pagaidām, teiksim tās 5 minūtes, jo viņš tagad sautēs. Un mēs tagad kaut ko citu darīsim par to laiku. Nav jāstāv, nav jāmaisa. Man vēl kāda minūte palikusies tur. Man grūbas ir iemērcētas šeit. Un izsijāsim šos grūbas ārā. Un šādā veidā viņi arī ātrāk gatavosies. Bet šitie nav pārstrādātie, šie ir dabīgie. Ināra Jansona pata viņas lasa un tīra. Tagad šo mēs pieberam klāt. Uzliekam te drošības vārku. Klusāks viņš arī paliek. Un arī tagad, lai tas iecepās, arī varbūt kāds 2 minūtes. Re, tagad man tepat tās ir 5,
sekundes palikušās. Es tagad atkal uzlieku laiku uz 2 minūtēm. Un es tagad pielieku klāt vermutu. Man patīk vermuts ar grūbām vairāk nekā baltvīns. Un apmēram arī 150 mili mēs pieliekam klāt to vermutu. Es gribu atkārtot to, ko es katrā raidījumā atkārto, ko jūs nemaz nejūtat. Un tas ir, ka tā smarža, tas aromāts ir fantastisks, kas nāk no šī te aparāta ārā. Tagad mēs liksim klāt buļļonu. Un arī iepriekš viņš nav jākarsē. Šis mūsu dārzeņu buļļons ir. Tagad viņu var likt pa bišķinām maisīt. Ar šo te lieku te iekšā. Uzliekam uz pusstundu. 3-4 minūtes. Un daram, ko mums ir jādara. Nav aci jātur uz plītes, ne uz pannas. Daram pavisam kaut ko citu. Mums ir palikusi zem pusminūti, mēs skatāmies. Es viņu apstādināšu, pagaršošu. Tik bagāts, tik krējumīgs, un pat krējumus tur nav gājis klāt. Bet zinu, ko es izdarīju? Es pielikšu klāt timjāna lapas vēl pašās beigās, bet gatavs viņš ir. Bišķīt melnos smaltos piperus un tuč sāli. Un tos atstāju speciāli uz beigām, jo tam cauraudzem viņš bija sālīts. Un to tikai beigās var redzēt, un bišķīt buļļonā bija. Un tagad es pielikšu klāt, šeit man ir Rušona Jura krējuma siers. Pielikšu to klāt. Atliek tikai vēl vienu, teiksim, pusotra 2 minūtes. Šo aparātu. Un aiziet. Un pa to laiku es kaut ko izmantošu, ko es teicu, sākumā neizmantošu. Es izmantošu pannu, jo es gribu bišķīt pakaronizēt dārziņus, ko pieliksim klāt. Un tagad es atsīkstu, kurš būs gatavs pirmais. Man te tuč oliveļu, sviestu. Un te man jau ir notvaikoti dārziņi, ko es esmu izdarījis iepriekšā dienā. Un šos es sakaronizēšu. Čurkst mūsu panna, pieliekam klāt mūsu te ir ķirbis, celerijas sakne, burkāns. Timjāns. Dārziņi gatavi, gruboto mani gatava. Un kā mēs viņu pasniegsim? Ņemam to ļoda ārā. Tagad šo te paša pēdējā minūtē es pielikšu te pētersili klāt. Un šī būs vienīgā reize, kad es izmantošu koka karoti. Pašās beigās. Un pie dārziņam arī pētersilu nobeigsim. Liekam mūsu gruboto te uz pannas. Un pieliekam klāt dārzeņus. Šī nākamā recepte arī ir izmeklēta ar nolūku izmantot manu cooking chef.
Un mēs zinām, risotto, grubotto taisīt, tur ļoti daudz maisīšanas jātaisa. Šis te aparāts, viņš dara daudz vairāk nekā tikai maisa. Viņam ir blenders, viņam ir kombīns, viņam ir maiznīcītājs, viņam ir pat saldējuma aparāts, ko šeit var likt. Bet to nevar visu vienā raidījumā parādīt. Es gribu parādīt tur, kur ir ļoti daudz laika ietilpts maisīšanai. Un tas ir putrs, pārstrā putrs ir. Tagad šeit ir, man no Itālijas, ir polenta. Daudz prasa arī, kas tā polenta ir, kāpēc viņi ir tik populāri, kāpēc viņi tagad pēdējā laikā uzpildējusi mums. Viņš ir bijis apkārtnē daudz gadus, simtiem gadus. Un šī polenta ir nāk tradicionāli, tipiski no Itālijas. Viņi paņem no vienas šķirnes, no otras šķirnes, un tad viņi samaisa, sablenderē, un tad viņi bauda tāpatās kā vīnu gatavošanu. Un tāpēc es šeit grib parādīt, kādās veidos viņš te var izskatīties. Re, mēs redzam tā kaltētā kukurūza te viena veida. Redz, kur otrs veids ir. Un re, kur tāds vēl trešais ir. Tagad, ko es gribu uzsvert, kukurūzu. Kukurūza jābūt ilgi vāramam. Šīs te apmēram 50 minūtes, 45 minūtes, 50 minūtes. Kāpēc viņas nav pārstrādātas? Jūs varat iet veiklā un redzēt vienu paciņu, gatavas 5 minūtēs. Manā virtuvē tas neparādās. Kāpēc? Viņš jau ir pārstrādāts, viss tas labums viņam ir izsist ārā, kaut kas viņam ir ielikts iekšā, tas tā kā ātri varmās auzu pārslas. Vajag dabīgi no paša sākuma, kā viņš tradicionāli bija gatavots, nekā komerciāli viņa gatavot. Wow, Elmar! Wow, tā ir pizza! Es jums tagad gatavošu vienu tradicionālu polentu, un parasti polentas viņas ir putras. Es esmu jums arī rādījis, kad mēs augšā te grillējam polentu, bet šodien es jums gribu uztaisīt polentas pizza. Pirmais ir vajadzīgs 1 litru ūdeni. Es lietoju ūdeni, var arī lietot buljonu, tad viņš būs vēl kreftīgāks. Tagad liekam aparātu lejā un uzliekam temperatūru arī uz vāramo 100 un uzliekam laiku, un tagad šoreiz laiks būs 50 minūtes. Voilà. Tad mēs sākam ar karstu ūdeni, 1 krūzi polentu. 1 krūzi. Un lai viņš tagad lēnām maisās, un lēnām lejam klāt polentu. Kāds 3 sviestu pikas, tuč sāli un svaigs melnos pipars. Uzlikšu te drošības vārku virsū. Un es domāju, es tieši palasīju kādu labu grāmatu, kāds 50 minūtes. Bet iedomājies, būtu jāmais, jāstāv un jābaktē viņš. Un vēl viens labums par šo te. Viņš nepiedeg, viņš nepievelk. Katliņā man uz plīts, es būtu tā kā sporta zālē. Tagad es jums te gribu parādīt, kas te ir noticies. Un skatieties, kur mums te ir fantastiska krējamīga masa. Jā. Un pat galvenais, nekas nav pievilcis, nekas nav piededzis pie mūsu katla.
profesionāla cooking chef. Tagad atkal uzliksim uz pāris minūtēm un liksim klāt nekādu zilo sieru. Un šeit man ir Roquefort siers. Tādi smuki gabali ieplēsīsim te iekšā. Un zilais siers ar polento fantastiski aiziet kopā. Tā kā dvīnīši, viņi pieder pie viens otra. Tas tur lēnām maisīsies, viņš jau sāk jau kūst. Un ļoti svētki sanākuši, es arī pielikšu te klāt parmižāno sieru. Nu te var lietot kādu citu cietu sieru. Tātad man ir tāds viens zilais mīkstais siers un arī parmižāno siers. Atkal kādu minūti, lai viņš sablenderējās kopā. Un pa to laiku man te es nekur neeju. Man te jau sagatavota viena forma. Pergaments ir izgriezts ārā. Un to pergamentu mēs sasmērējam ar sviestu. Un te ar salveti es viņu iesmērēšu to sviestu. To noliekam te formā. Un pašā pēdējā sekundēs es ielikšu te, man te ir timjāna lapas. Tas pīkstiens nozīmē ir gatavs. Ņemam nost. Atkal es atkārtošu to. Tas aromats, tas marža. Wow! To tikai tādā baritonā, ja basā var pateikt. Un šo, kur viņš tāds fantastisks krējumīgs ir, nav piededzis. Šo te var ēst tāpat, kāds viņš ir, teiksim, cūkas karbonāda, vistas krūtiņu ar zivi. Bet ar zivi nav ieteikts sieru, tātad ar zivi šo te nepasniegt. Itāļi tā nedara. Šo te izlīdzinām. Un tagad ķersimies klāt pie mūsu garnējuma, ko mēs liksim tai pīcai te pa virsu. Un šeit man ir paprikas desa. Viņa tāda bišķī tāda pikanta ir. Ļodā iekšā. Ko? Vēl sarkano sīpolu. Var arī balto sīpolu, var šalotu likt klāt. Liekat to, kas jums ir jūsu pagrabā, leduskapjos, kambaros. Tad es likšu klāt olīvas. Mēs viņas varam, atstāsim viņas veselas. Šīs ir kalamāti olīvas. Un dabīgi čiploki. Ziemā daudz čiploks ir. Un es likšu arī klāt. Tagad mums tomāti nav, sezona sen ir cauri. Es likšu te saulē kaltētus tomātus. Un te daži pantelerijas kaptarogas arī te klāt ir. Un dabīgi visām pīcām vajag kāda siera arī pa virsu. Ieteicams lietot mozzarella sieru, jeb no Rušana jūra martinelli sieru, bet es lietošu šo te morbie sieru. Viņš labi kūst. Un tas nav pelējums, kas te iet cauri tā šīka. Tas ir, tie ir pelni. Jo kas ar šo te sieru, viņš ir ļoti interesants šis siers. Te ir rīta piens, uzliek tad vēlāk pelnus, un te ir vakara piens. Oho! Un tā tev ir divas garšas no viena siera. Bet mēs maisīsim tagad kopā. Bet lietojot vienalga kādu sieru, bet viņam vajadzētu būt tādam sieram, kas ļoti labi kūst. To tā arī liekam bļodā. Voilà, šo te masu mēs visu samaisam.
un liekam uz mūsu palentes. Versim uz mūsu palentes. Tagad šo te visu kāds 15 minūtes cepeškrāsnī, kāds 180 grādus. Piecpadsmit minūtes pagājušas. Man viņš sauc. Man tā palentes pīca, man viņa sauc. Tagad es iesaku bišķīt, lai viņš atpūšās. Viņš vēl te cepās, viņš te vārās. Atliek te tikai vēl kādu zaļumu uzkaisīt pa virsu. Te jau derētu bazilika, bet šajā gada laikā viņš nav tik labs. Un te, kas ir pats, mūsu paši vēl mūsu salvija. Uzkaisam to pa virsu. Un tagad ceļam šo te pergamentu nost. Pārliekam uz dēļa. Un šis ir nailon dēlis. Ļoti izturīgs. Un atliek tikai izgriezt tagad te vienu daivu. Un kā mēs viņu pasniedzam. Wow! Wow, Elmar! Wow! Tā ir pizza. Šī ir pizza. Atliek. Tikai dakši vajadzīgs. Un šis ir, mans arī ieteikums ir, ja jūs glutonu nevarat ciest, nevarat ēst, jums ir alerģija, nekādus smiltus, kur jūs atbilda, jūsu atrisinājums. Un, ja jūs esat tikai tagad pieslēgušies un neredzēt, kā šī polenta pizzas tappa un manu grūbas gruboto tappa, neuztraucieties. Pieslēdzieties par Latvijas Telekom interaktīvas televīzijā, paskatieties tur arhīvos, kas var būt labāks par šo, un viss būs atklāts. Atcerieties, pirms vairākām nedēļām es jums uzdevu šādu jautājumu. Kā sauc vienu no pasaulē dārgākajiem organismiem, ko mēģina audzēt arī Latvijā? Atbilde ir dabīgi trifeles. Un pirmo vārdu, ko es izvilkšu no pareizām atbildēm, vinnēs šo te Stoller skaisto trumuli. Un to es vēl kārā, un tas ir apsveicu Eviju Puga. Evija, tev apsveicu. Nākamo, ko es izvelku ārā vārdu, saņems dāvanu karti 30 latu vērtībā no Gensidige. Un apsveicu tūlīt Liene Gaspare. Apsveicu tev, Liene. Galveno balvu vakariņas divatā restorānu Vincentā šeit pie manis ar komplimentiem no American Express. To laimīgo būs Indra Vīgante. Apsveic tev, Indra. Tagad neuztraucaties tos vārdus, ko šeit neizvilku ārā, kas pareizos atbildes iesūtīja. Un visu iepriekšo, ko visu gadu iepriekš sūtījuši iekšā, mēs izvilksim ārā šī gada pēdējā raidījumā 29. decembrī. Un tā galvenā balva būs šīs te Stoller kafijas aparāts. Jauns konkurss un ļoti labs jautājums. Kā sauc šāda tilpuma īstā šampāniešu pudeli?
Atbildes sūtiet uz šo adresi līdz 15. decembrim. Balvas izlozēsim 22. decembrī īsi pirms Ziemassvētkiem. Pirmo pareizo atbildi mēs izlozēsim, saņems šo te Stoleru trumbuli. Otro vārdu, ko mēs izlozēsim, saņems no Genserigen dāvanu karti pa 30 latiem. Trešo galveno balvu saņems vakariņas divatā, restorāna Vincentā, šeit pie manis, ar komplimentiem no American Express. Un beigās, pēdējo raidījumu šo gadu, 29. decembrī, mēs izlozēsim no visiem iesūtītām pareizām atbildēm šo te Stoleru kafijas aparātu un šo te milzīgo skaisto šampanieša pudeli. Taisni priekš jums uz jauno gadu sagaidīšanu. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold un Stolar. Raidījumu atbalsta Ģensidige apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltic, La Telekom televīzija, ceļojumu aģentūra FTB Latvija.